Sveicināti! Izskatīsim tādu zīmi kā maksimālā ātruma ierobežojums. Ļoti bieži mēs sastopam šo zīmi gan pilsētā, gan ārpus tās. Tagad ir jāsaprot, kāda tad ir darbības zona šī zīmei. Pirmais, kas atceļ šo darbības zonu, tātad mums būs krustojums. Tātad zīme strādā uz krustojumu, aiz krustojumu vairs nedarbojas. Otrais ir līdz apdzīvotās vietas beigām. Tiklīdz mēs izbraucam no pilsētas, mums šī zīme tiek atcelta. Šī zīme var tikt atcelta arī pēc citiem nosacījumiem vai pazīmēm. Tātad, ja mēs redzam zīme, kas atceļ visus ierobežojumus, vai ja mēs redzam zīmi, kas atceļ šo ātrumu ierobežojumu, varbūt mēs redzam citu zīmi. Ja, pieņemsim, parādās cita zīme, tātad 50 vairs nedarbojās, darbosies 90. Vēl mums ir apdzīvotās vietas sākums, arī var atcelt šo zīmi. Nu, un viens var būt vēl kā papildzīme. Pieņemsim, ka šī zīme darbojās mums tikai 100 metru garumā. Tātad esiet uzmanīgi un ievērojiet, kā tad strādā šī zīme.